Sveiki! Tas melnais skapītis ar stikla durvīm, ko jūs redzat man aiz muguras, ir manas mājas video novērošanas kameru serveris. Respektīvi tā vieta, kur viss tas, ko kameras redz, atnāk, tiek ierakstīts, un pēc tam man uz mobilo telefonu vai citādi tiek atsūtīti brīdinājumi. Kā arī es pats varu jebkurā mirklī paskatīties, kas tad tur īsti man ap māju notiek, kas tur šiverē un tam līdzīgi. Tieši saistībā ar šo skapīti tad arī ir ārkārtīgi interesants un zīmīgs stāsts, kas, manuprāt, jau īsti krāšņi parāda to, cik cieši Latvijas tiesību sargāšanas iestādes ir saugušas ar organizēto noziedzību. Un tātad, kā labi zināms, 30. janvārī pirmo reizi mūslaiku Latvijas vēsturē saistībā ar to, ka es biju izdarījis smagu noziegumu, proti uzrakstījis un publicējis 2 hiēnu grāmatas, mani aizturēja ar visu masku šovu, uzlika roku dzelžus, notika kratīšanas, iespundēšanas un tā tālāk un tā tālāk. Pateicoties pasūtītāju vēlmei, aizturēts es tiku maksimāli ilgu laiku, ko atļauj likums. 48 stundas faktiski. Un izlaižot, procesa virzītāja ne tikai atcēla visus smagos pantus, bet arī laipni jautāja, ko tad es lūdzu vēlētos no izņemtajām mantām atpakaļ. Tā kā zibatmiņas ar bērnu filmām man tuvākā laikā nebūs īsti vajadzīgas, jo tās viss ir noskatītas, par tām es neko neteicu, būtu labi telefoni, jo man tur ir veselības dati, būtu labi to nelielo skaidrās naudas summu, ko jūs savācāt, kaut arī tur bija klāt bankomāta izdrukas, un es jums esmu iesniedzis arī bankas konta izrakstu. Un būtu labi arī šī melnā skapīša saturi, proti ierakstu disku ar to, kas tur iekšā. Vai kaut vai ne ar to, kas iekšā. Procesa virzītāji teica, labi. Tā bija sestdiena, ap kādu trešdienu sazināsimies, noteikti jau varēs. Protams, ka noteikti jau varētu. Lai nokopētu šo disku, ir vajadzīga, stunda laika. Ja rokas aug no pakaļas vai kaut kur tam līdzīgi, tad 2, ne vairāk. Taču pagāja trešdiena, pagāja ceturtdiena, šodien jau ir nākamā otrdiena. Procesa virzītāja klusē, kā ūdeni mutē ieņēmusi. Es tā pie sevis nodomāju, protams, ka ir patiesie labuma guvēji, kuriem nekāda kārtīgā prieka ar visām aizturēšanām masku šoviem nesanāca, tad viņi policijas priekšniekam Pēterim palūdz pačakarēt to noziedznieku lapsu, kā vien var. Klusi pie sevis man bija ienākusi prātā vēl viena doma. Es zinu vairākas krimināla lietas, kur figurē tāda lieta kā nelikumīga iekļūšana personas mājoklī. Proti, ka tādas vai citādas tiesību sargāšanas iestādes darbinieki, nevis kārtīgi, godīgi policisti, bet menti un pērkami musari, ielien mājā, slepeni, bez atļaujas, lai izvietot tur kaut kādas kameras, mikrofonus un tā tālāk. Šajā gadījumā tas ļoti izskatītos pēc stukāniem, rukiem un viņu patiesiem labumu guvējiem. Proti, ja reiz no visām kratīšanām nekas labs nav sanācis, pamēģināsim kaut kā šitā. Labi, lieniet, nevajag iedomāties, ka tās varbūt ir vienīgās kameras, kas man ir mājās, un ka viņas visas ir tā labi redzamas, bet lieniet, būs interesanti. Un tad vakar notika man kāda interesanta saruna, par kuru es jums ļoti īsi pastāstīšu. Gāju es uz mežu, un mežā pie manis pēkšņi pienāca kāds ļoti pieklājīgs cilvēks. Nekādi, ne ar ko īpašu neatpazīstams, ļoti tāds neuzkrītošs un tā tālāk. Ar ļoti, ļoti mikroskopisku krievu akcentu, bet mums tiesību sargāšanas iestādes ir pilnas ar cilvēkiem ar šādu akcentu. Cilvēks man parādīja kādas ļoti interesantas iestādes vāciņas, apliecību proti, lai es nedomātu, ka viņš ir kaut kāds nejaucenis un tā tālāk.
Un viņa teiktais ļoti īsi bija tā, ka man ir izrādās daudz, ja ne atbalstītāju, tad vismaz līdzjutēju. Un viņš kā viens no šiem līdzjutējiem esot ļoti labi informēts par to, ka man šis te novērošanas kameru serveris ir izņemts, un viņš gribot mani vienkārši brīdināt, ka, ja es domājot, ka tas ir vienkārši tāpēc, lai kaut kādi musari saliktu savas kameriņas un mikrofoniņas, tad patiesībā man vajagot uztraukties par stipri nopietnākām lietām, ka es pat iedomāties nevarot, uz ko ir gatavi šo te tiesību sargāšanas iestāžu patiesie labuma guvēji, un cik ļoti es esot pārgājis viņiem ceļu. Lai es pats domājot, vai ar hienu grāmatām, vai ar savu vēstulītu Donaldam Trumpam, vai vēl kaut ko. To viņš negribot komentēt, pats es esot gudrs un tā tālāk. Bet viņš man katrā gadījumā silti iesakot, izlīst kaut no ādas ārā, bet maksimāli ātri dabūt visas mājas novērošanas kameras pie dzīvības un pilnā apmērā funkcionējošas. Jo tas, ka man procesa virzītāji apsolījusi serveri atdot un kaut kur pazudus ar visiem saviem solījumiem, nebūtu nesot nejauši. Un ka pasūtījums, kas nākot no pavisam nopietniem ļaudīm, esot pavisam citāds un nebūt nesaistīts ar kaut kādiem tur mikrofoniņiem un kamerām. Neko vairāk jaukais cilvēks, kuram es esmu patiesībā pateicīgs, kā neteica. Un tāpēc man ir mazs vēstījums. Pirmām kārtām jau visiem nelūgtiem ciemiņiem. Kameras ir savā vietā. Kā jūs redzat, serveris ir jauns, naski strādā. Kameras ir pavairojušās skaitā, atrodas arī līdz tam nebijušās vietās. Tā ka nezvēr īpaši ieteicams nākt ciemos ar jebkādiem nodomiem. Savukārt, visiem tiem nevis godīgajiem, kārtīgajiem, likumpaklausīgajiem tiesību sargāšanas iestāžu darbiniekiem, bet musariem un hienu prokuroriem, kur izskatās savos saiknēs un attiecībās ar organizēto noziedzību jau kārtīgi sāk aizspēlēties. Es gribētu atgādināt vienkāršu lietu. Ir kaut kāds viens lūzuma brīdis, kad viss pēkšņi sabrūk, un kad visi tie, kas līdz šim ir godīgi un kārtīgi pildījuši mafiozā tīkla pavēles, cenšas viens otru apsteigt, skrienot ar vaļsirdīgu atzīšanos. Kad tikai jums, tiem, kur apzināti vai neapzināti, ir pieņēmuši lēmumus ar šo te konkrēto serveri, piemēram, pēkšņi nenākas saskarties ar pilnīgi konkrētām apsūdzībām par sadarbību ar noziedzniekiem. Padomājiet par to brīvos brīžos. Padomāt reizēm ir ļoti noderīgi. Visu labu!